Čau visiem! Šodien esam Brīvības ielas veikalā, hokeja pasaulē, ko es varu pateikt ļoti smuks, tāds liels veikals, kur var nopirkt visu nepieciešamo hokejam. Pats esmu Toms Blūks, bijis hokejists, tagad ilgadējs treneris, strādāju hokeja skolā Prizma. Šodien salīdzināsim Bauera Vapor sērijas 3 veidu cimdus. Tā kā skatīsimies, kādi viņiem ir. Pirmie cimdiņi, sāksim no lejas gala, šie Fly 40 cimdi. Ļoti viegli, tādi fleksibli, ļoti patīkami uz rokas. Protams, tie ir amatieru līmeņa cimdi, kuriem cena arī ir pievilcīga. Tie ir 127 eiro veikala cena, kas ir priekš cimdiem, šāda veida cimdiem, man liekas, ļoti pieņemama cena. Un, ja mēs spēlējam kaut kādā amatieru zemākā līmenī, šie cimdi būtu ideāli. Es noteikti šādus izvēlētos, jo roka jūtās ļoti ērti, viņi ir ļoti viegli. Un kas pats foršākais, ka šeit ir pieejams ļoti daudz krāsas. Šie cimdi es noteikti, ja spēlētu ne augstā līmenī, kur rips nelido baigā ātrumā, šie būtu man piemērot cimdi, viņi tiešām ir ērti. Bauer Fly Pro cimdi. Šie jau var jūsu top līmeņa cimdi, tādi fleksiblāki, kas noteikti pasargās jūsu rokas pret stiprākiem metieniem, šķēlieniem, ripu sitieniem. Tā kā, jā, šis te ir ērts cimds, diezgan viegls. Un kas man ļoti patīk, ka viņam ļoti labi kustās lielais pirksts. Daudz cimdiem ir tā, ka lielais pirksts ir, viņš ir maz fleksibls un ir grūti turēt un kaut ko veidot. Šim te ir ļoti ērti, tiešām ļoti ērti. Šiem cimdiem arī liela krāsu izvēle ir un cena ir, protams, augstāka, bet, ja mēs spēlējam tādā labā līmenī, tad noteikti šie arī būtu labi cimdi, ko varētu vilkt. Un viņi ir ļoti ērti, viņi ir viegli un ērti uz rokas un patīkami. Pēdējie cimdiņi mums ir Bauer Fly Light, pagājušā gada top cimdi. Jā, šie arī jūtam, kad ir top cimds, jo viņš ir ļoti viegls. Viņš ir tāda aizsardzība tāpat kā otrai sērijai, bet uz rokas jūtās, ka viņš ir pavisam viegls. Šeit ir savādāks materiāls iekšpusē. Un cik lasīju notifikācijā, kad iekšā ir vēl pret svīšanu, pret smakām speciāli materiāli, kas absorbē to smaku, tas ir ļoti patīkami un forši. Arī pirksts ir fleksibls un ļoti viegli kustās viss. Tā kā ļoti izskatīgs, patīkams cimds. Piegājis pie plauktu, skatījos, viņiem ļoti daudz krāsas ir un tas ir patīkami, ka var izvēlēties sev piemērot krāsu, kas pašam patīk un piestāv pie ekipējuma. Ļoti labi cimdi tiešām. Un viņiem nav liela cena atšķirības starp iepriekšējo modeli, tā kā, jā, es noteikti skatītos, ja es spēlētu šādas cimdus. Ja mēs salīdzinām, piemēram, kas ir lētākais Fly 40 cimds, un dārgāko top cimdu, jā, tad noteikti šis cimdu vieglums ir diezgan līdzīgs. Bet, ja salīdzina, protams, aizsardzību, tad šim te cimdam, kas mums ir top līmeņa, te var just, ka viņš ir ciets. Bet noteikti šos cimdus es ieteiktu, pirmkārt, tas ir budžeta variants, ko netērē tik daudz naudiņu, jo cimdi tā kā tā viņi nolietojās, un krāsas var abām šim te sadaļā grupu izvēlēties. Šie noteikti, ja es spēlētu zemākā līmenī, es izvēlētos šitādus cimdus, jo nav nepieciešams tur uber krūtie cimdi zemā līmenī, jo tur nav tik stipri ne metieni, ne šķēlieni. Tā kā šie būtu noteikti kaut kādam zemāko līmeņa amatieriem uz spēlēt vai uz ezeru spēlēt, ideāli cimdi, patīkam uz rokas viegli. Šitas, protams, jau ir top līmeņa cimds, kur varētu jau profesionāli spēlēt jebkurā līgā un var just, ka te ir klase un kvalitāte, kā šādus noteikti es pats izvēlētos sev. Labi, paldies visiem par uzmanību, tā kā tiekamies nākamajās sērijās. Salīdzināsim vēl kaut kādas interesantas preces, jo te ir tik liels arsenāls skatos un acis nezinu, uz ko skatīties. Tā kā paldies!